Es neiešu mežā zāģēt kokus, es skaitļošu matemātiku Ogres tehnikumā, saka Ikšķilas vidusskolas 9. klases skolnieks Jegors, kurš izlēms pēc pamatskolas beigšanas mācības turpināt Ogres tehnikumā. Par labu tehnikumam izvēli izdarījuši arī citi 9. klasnieki, tomēr nākotni saredz meža nozarē. Jā, brauksim no smago, liksim baļķi iekšā. Brauksim ar traktoriem, zāģēsim kokus. Aizvadītajā nedēļā Ikšķilas vidusskolā norisinājās Ogres tehnikuma karjeras dienas, kuru meklēti kopsaucēji starp jau pieminēto mežu un matemātiku. Kā skolniekam šo zinātni pielietot mežā? Tā kā tēma ir matemātika mežā, mēs izvēlējāmies tādu lietu kā taksācija, kura apvienot gan matemātiku, gan ģeometriju, ja? Un vēl dažādas smagas mācības, kuras ir praksē vajadzīgas. Un mēs principā stāstam, kā uzmērīt mežu, kā uzmērīt koku, kā aprēķināt koka tilpumu. Un šīs lietas arī, teiksim, viņiem parādām praktiski un mēģinam arī parādīt tos instrumentus, ar kuriem to var veikt. Mēs pieņemsim stāstu par mērinstrumentiem, kā izmērīt koku garumu un tālumu. Es stāstīju par to tieši tāpēc, ka tā ir, var teikt, man stiprā puse no šiem visiem, kas šeit ir. Es stāstīju par koku vainām un kukaiņiem vairāk, tā kā, pastāstīju par piepēm. Katrā ziņā stāsta ļoti interesanti un ir patīkami redzēt mūsu skolniekus, kā vadītāja lomā, ja, tā kā paši skolotāja lomā nedaudz iejūtās. Tas tā ir interesanti pavērot viņu attieksmi, cik ļoti viņi ir nopietni pienākuši pie šīs lietas. Ja. Ogres tehnikuma pārstāve atzīst, ka vispieprasītākās profesijas, ko apgūst tehnikumā, ir mežsaimniecība un datorzinātnes, taču ir gana daudz jauniešu, kuri izvēlas sevi pilnveidot arī citās nozarēs, jo absolvējot profesionālo vidusskolu ir lielākas iespējas uzreiz startēt darba tirgū. Tāpat skola audzēkņiem piedāvā arī citas priekšrocības. Blakus vidējai izglītībā viņš iegūst profesiju, jā. Tālāk viņš jau iet uz augstāko izglītību, tā taču ir motivācija. Tā nav tikai plika vidējā izglītība, jā. Tā jau ir profesionālā. Pie tam viņš jau mūsu skolā var iegūt šīs tālāk izglītības prasmes. Tātad B kategorija, auto vadītāja prasmes, motorzāļu, mednieku, mašinizētā meža izstrāde, jā. Motivācija mācīšanās, viņiem tā stipendija diezgan daudziem interesē, jā. Karjeras dienās Ikšķilas vidusskolnieki iepazinās ar mežsaimniecības profesijām, bet nākamajā tikšanās reizē 26. februārī Ikšķilas vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni varēs iepazīties ar visām tehnikumā apgūstamajām profesijām. Sintija Lukša, Kristaps Dravenieks, Kristaps Radionovs, Ogres televīzija.